Esam sveiki, draugi, ar jums Anis, un šodien mēs atgriežamies uz Minecraftu, šī ir tāds saturs par Minecraftu, man liekas, Latvijā nekad nav bijis. Labi, tā kā mēs jau esam šeit, apstāties vairs nevar. Tādēļ mēs uzsāksim. Gan jau jūs zināt, ka kreatīvā ir lietas, nav visas lietas, kuras ir pieejamas Minecraft, kā piemēram Ender Dragon Egg. Man liekas, jums nevajag pat stāstīt, kas tas ir. Jūs zināt, tur zombiju olas, tur dzīvnieku olas, ar kurām var, vienkārši radīt mobus. Un, Ender Dragon Spawn Egg. Viņa dabūt ir diezgan vienkārši, jums ir jāuzraksta vienkārši šāda komanda. Lūk, viņa ir. Cerams, ka jūs atcerēsieties, jo divi ender puķi jau ir par daudz. Tomēr jūs izjūtat. Labi, pagaidiet mazliet salbošu. Taču nebūs ilgi, vai ne? Komanda bloks nebija nākošais. Nākamreiz attiesim tālāk. Forša mūziķi, vai ne? Varam turpināt. Labi, ja Ender Dragons bija par stipru, tad, man liekas, es zinu kaut ko, kas vēl vairāk iznīcinās šo pasauli. Vizers. Viņu arī nevar dabūt kreatīva inventora, bet viņu var dabūt viegli ar komandu. Ar šādu. Komanda ir lūk šāda, un tāda ir komanda, un šoreiz attiesim pat tālāk no šī visa. Un lūdzu, divi vizeri. Tagad. Kamēr neuzsprāga. Viņi arī, kad nomirs, sprāga. Bye bye. Vienu sekundīti. Labi, nākošais. Light block. Es nezinu, vai jūs ļoti maz cilvēki, man liekas, zina par šādu bloku. Man liekas, pat neviens no jums nezina. Un viņu var dabūt ar šādu komandu. Lūk, šāda komanda ir šī bloka iegūšanai. Un man šeit ir vienkārši laid, jo ko man ātri vajadzēs ieiet kreatīvā. Lūk. Jā, šo es uzliku, šo es nolauzīšu. Šie ir visi divi bloki. Viņi darbojas tāpat kā barjeri. Kur es turu, rādās īsti noņemu, kur viņi palika. Un ar šo visu darbojas šādi. Spied pa lampiņu ar lampiņu, un viņa paliek gaišāk un gaišāk. Minimālais gaišums ir 0, maksimālais 15.
Un īstenībā var uzreiz ne jau 0, bet uzreiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tādēļ var tur beigās šīs komandas beigās ne jau 0 likt, bet no 1 līdz 15. Šobrīd tas ir pat ļoti noderīgi. Labi, atgriezīsimies, iesim tālāk mazliet. Dosimies pie komandu bloka. Zināt ko? Īstenībā pat es neprotu viņu lietot. Redzat, ka kur es saku, nemāku viņu lietot. Labi, gan jau, labi, es māku tur lietot viņu, bet tā, ka, zināt, pilnīgi visas komandas tur jau. Labi. Bet par to, ka survivalā viņu nevar uzlikt, par to gan nezinu. Man liekas, par viņu pat nevajag stāstīt tāpat kā par šiem. Tikai atšķirība. Komandu bloks tikai vienu reizi uzsit. Repeating komandu bloku vairākas reizes. Minecraft, tur ir viss, var nomainīt šitos blokus, bet viņu, lai iedarbinātu, vajag braukāt. Un šeit viņu vajag pielikt pie parastā komandu bloku un tad viņi pēc kārtas vienkārši iedarbosies. Labi, varam doties tālāk laikam pie Jigsaw. Jo godīgi pat es nezinu, kā šo bloku lietot. Es zinu, ka kreatīvā ar viņu var kaut ko izdarīt. Rīt rekur. Bet es neko nesaprotu. Bet jau ar šo... Bet pagas aizmirsu dažas lietas darīt. Varbūt jūs zināt, kā lietot Jigsaw. Rakstiet komentāros. Labi, kā dabūt šitos visus? Pirmais, komandu bloku. Šāda komanda. Tālāk, repeater komanda. Šāda komanda. Šim te. Šāda komanda. Un šim šāda komanda. Labi, bet ja jums vajag kaut kur lietot, tad varat vienkārši paņemt komandu bloku un šito te un impulse, chain, repeat. Un tieši tas pats ir ar wait a sec. Man ir tāds jautājums. Kur ir sliedes? Es atvainojos. Es aizmirsu pateikt vienu svarīgu lietu. Ja jūs gribēsiet pilnīgi visus šos, mums būs jāpaņem Education Edition. Share mode, bet Minecraftā. Un versijai obligāti jābūt 1.21.81. Labi, uzliekam ātri. Rekur, šeit ir šita. Zināt? Es nezināju. Es tiešām nezināju. Es tiešām atvainojos. Es nezināju.
Tālāk. Turpinām struktūru. Pagaidām, mums taču vēl kā iegūt Jigsaw. Šāda komanda. Es jau rādīju, ka es nezinu, kā šito lietot. Tālāk struktūru bloku. Struktūru bloku man izdarīja šo. Man šeit bija gara. Šitais bija aptuveni līdz šejienai, un man pārsprāga 1, 2, 3 šie. Labi, ejam. Par struktūru bloku. Un, protams, ka viņu nevar uzlikt survivalā. Ejam kreatīvā. Uzliekam un mums ir reku šitā. Lūdzu, nespiediet uz maksimālo, ja jums ir kaut kas šitāds blakus. Visur. Un, piemēram, tagad uzbūvējam šeit kaut ko. Skaisti. Piekrītat? Labi, tagad uzliekam vienkāršot šitā. Save. Dodamies tālāk. Uzliekam šeit. Pagaidiet. Kā? Kā? Zināt, ko es ātri pārsaukšu uz secret save un šeit uzspiežam load un secret. Kāds vēl serdet? Secret. Circuit. Tūlīt. Load un load. Un rekur. 2 kopijas. Aptuveni šādi strādā šitais struktūra bloku. Aiztaisīsim šos 2 un varam turpināt. Un kāda būs struktūra? Viņam ir šāda komanda. Labi, dodamies tālāk. Struktūra void. Tas darbojas aptuveni tāpat kā... Vai arī ne, Jā, tāpat kā barjeras un tie light bloku. Un īstenībā viņa neko nedara. Es reāli nezinu, priekš kam Minecraftā ir šitāds ten, bet ja jums vajadzēs, rekur ir komanda. Labi. Petrified Oak Slab.
Es jums tūlīt pastāstīšu par šito te materiālu, kur viņš mums ir. Viņu nesauc tā, kā būs tad, kad rakstīs komandās. Viņu sauks Woodenslab, bet parastu sauks kur viņš ir? Oakslab. Kāda atšķirība? Varam uzrakstīt tur Woodenslab. Nav. Tātad kāda atšķirība? Labi, uzliksim parastu un neparastu. Ot šitādi. Tātad mums vajadzēs vispirms šādu ekipējumu. Un vēl mums vajadzēs lūk šos instrumentus. Ieejam survivalā. Šitais ir šitie wooden un šeit ir tie oak. Oak, ot šitā un šitā ilgi. Bet šeit tieši otrādāk. Ot. Un ar šo. Reko. Šitais. Es neticu. Sadega. Bet šitais. Tur tikai tas, kas izskata sadega. Bet ja ar ūdeni, es pat nezinu, kas. Ar ūdeni arī nekas. Neko sev šitais tur aug. Labi, ejam tālāk. Un tālāk mums ir, kas mums ir? Barjers. Man liekas, jūs daudz zināt, kas ir barjers. Viņš ir bloks, kurš skatās pēc lietas, kas nedrīkst aiztikt. Uz viņa var uzkāpt, viņa noņem no rokām šo, viņš pazūd, bet uz viņa vēl joprojām var uzkāpt un survivalā viņu nekādīgi nevar salauzt. Jums varu pierādīt. Viņš arī survivalā nerādās. Labi, Es neparādīju šitam te komandas. Lūk, komanda un barjeram komanda ir šāda. Bet atcerieties. Ja jūs domājat, ka tagad visu laiku, kad vajadzēs radīt šo komandu, tur būs jāraksta vienkārši vārds, kāds ir, ot šeit, tad tālāk būs arī tādas lietas, kurām tā nav. Tādēļ lūdzu skatieties līdz galam. Un mēs turpinam. Hello. Un Denī. Šie bloki ir vairāk vajadzīgi režīmā adventure un viņa neko nedara. Nē, es reāli saku. Viņa neko nedara. Un komandas ir pirmā, otrā. Labi, un tālāk. Tikko pievienojam vēl vienu, bet pie viņa vēlāk. Nezinu, vai jūs redzējāt, vai neredzējāt, kas tur ir, bet nākošais mums ir border block. Izskatās tā ir, kā viņu var viegli dabūt kreatīvā, bet tā nav.
Jo, ja mēs ieejam kreatīvā, rakstam bord, nav. Un atcerieties, Education Edition ieslēdziet, vai arī jums ne visi būs. Bet viņu var dabūt ar, pagaidiet, pirms dabūt. Viņu sauc no jau border block. Komandā viņu sauc border block, bet šeit viņš ir vienkārši border. No viņa nākot šitādas. Nezinu, kas tie ir, bet ļoti forši. Nezinu, kā jums, bet man patīk. Par viņu tāpat kā nevar pārlikt. Labi, komanda ir šāda. Mēs ejam tālāk pie Frosted Ice. Gan jau, ka jūs domājat, ledus taču, ir kreatīvā. Bet, ja mēs ieejam kreatīvā, Ice, Packed, Blue, nav Frosted. Un ja mēs šeit ierakstam, Frosted nav. Un Frosted Ice ir šāds. Ūdens. Un tas ir Frosted Ice. Oļa. Un komanda ir šāda. Bet, protams, ka... Un... Rekur. Šāda ola. Izskatās pēc vistas tādas olas, kāda vista izskatījās, kāda vistas ola izskatījās agrāk, bet tagad jau visi mobi ir nomainīti un tagad izskatās jau šāda. Un nekas nespaundojas, jo tas ir item spawn egg name. Kā to dabūt? Komanda mums ir šāda, bet nosaukums šāds. Gan traki. Labi, nākošais mums ir NPC spawn egg. Viņš izskatās šādi, bet viņu var jebkā nomainīt uz šitādu mīlīgu robotu un botu un jā. Bet komanda viņam ir daudz savādāk nekā var likties. Komanda ir lūk šāda. Un, jā. Labi, un tālāk mums ir Agent Spawn Egg. Viņu nevar iespandot, bet viņu var iespandot ar NPC. Es tikai neatceros kā, bet es pamēģināšu atcerēties. Kāda bija tur komanda. Man liekas, ka komanda bija šāda un laikam jā. Paga. Es neatceros, kas bija, jā. Es reāli neatceros, kā iespandot to NPC, bet es reāli zinu, jūs varat pameklēt kaut kur YouTube, bet es reāli neatceros, kā iespandot to NPC. Varbūt jūs YouTube atradīsiet un tad uzrakstiet lūdzu komentāros arī par šo. Savādāk jau pārāk grūti.
Es reāli neatceros, labi, komanda ir ne jau 51, šoreiz būs ne jau 51, bet 56, un par to mums iedos šo olu. Ejam tālāk. Nākošais mums ir Lodestone kompas. Mēs arī paņemsim ātri šīs lietas. Lodestone, jūs kā zinat, var dabūt šādi. Visu laiku rādīs uz to virzienu, bet šitais reāli kaut kā nevar zināt nekad, uz kurieni. Viņš rekur pats visu laiku griežas. Viņš nezinu, uz kurieni rāda. Un komandā ir lūk šāda. Ņems vienkārši. Kā iedod vēl vienu šitādu kompasu. Viņus nevar savienot, redzat? Es reāli saku. Labi, varam iet tālāk. Un tālāk mums ir Enchanted Book. Un tā lieta ir tāda. Rekur, šitais ir Enchanted Book, vienkārši Enchanted Book, kas ir šeit. Un šitais ir Enchanted Book, kuru var atrast parastā Minecraftā, bet šo nevar. Skatieties. Parastais Enchanted Book. Šitais ir parastais. Paga. Es laikam paņēmu ne to tulīt. Rekur, laikam, šitais derēs mums. Un, es reāli neatceros, kāpēc šitais ir īstais. Ar viņu var enchantot, bet ar šo nevar, jo viņam nav nekā, bet parastiem ir. Rekur, redzat atšķirību. Un komanda arī ir. Ir viņam un viņa ir lūk šāda. Un mums paliek pēdējais, kuram arī vajag obligāti, to Education Edition. Tas ir balons. Es viņu nereizi nelietoju, tikai šajā video, kad rakstīju vienu lietu, ieraudzīju šo, tādēļ es domāju, kāpēc lai nepievienu? Labi, rekur, jā. Bye bye. Jā? Mēs paņemsim, man liekas, smagāko mobu, kurš eksistē, rekur, 3 tādi man ir Iron Golem. Nevar pacelt šo. Uz viņa vispār nevar. Paga, vai arī var? Jā, vispār nevar, un uz Vardena. Arī nevar. Bye bye.
Paldies par skatījumu, spiediet laiku, abonējiet kanālu un cerams jums noderēs šitais viss. Uz redzēšanos!